darbiniekiem, kā rezultātā tika izvirzīti 3 kandidāti. 2 no šiem kandidātiem atteicās kandidēt uz direktoru amatu. Pēc ilgām pārdomām Lāsma Petermane piekrita kandidēt šim amatam. Pēc tam notika aizklāta balsošana, un balsošanas rezultātā vairākums bija par skolas iedzīvotāji, skolotāji atbalstīja Lāsmu Petermani kā nākošo skolas direktoru. Es kā komisijas priekšsēdētājs, es zinu, ka Riņķi atkārt runā visu kaut ko, jā, bet izvēlēt šos 5 kandidātus, tad neparasti pievērt Lāsmu spēcīgāk. Es neteikšu, ka nevaram atrast vēl spēcīgāk vārdu, jā, par Lāsmu, bet no tiem 5 komisija izlēma, ka reāli Lāsma ir pats spēcīgākā. Un ka neiznāk tā, ka mēs tāpat kā ar priekšsēdētāja amatu vietnieku, ka mēs reāli paņēmām no malas, un pēc tam mēs paši nožēlojam un dabūjam viņu atlaist, jā. Izpildīt, jā. Tā kā deputāti paši var balsot, vai mēs Lāsmu virzām uz direktoru amatu, vai nu mēs sludinām jaunu konkursu vai kaut kā savādāk to izskanām.